Sveiki, mani sauc Raimonds, es esmu no Sijā Kalva Coffee, un šodien es jums izstāstīšu, kā tīrīt kafijas automātu Jetino JL18. Lai arī kafijas automāts ir aprīkots ar sausā piena sistēmu, tāpatās tā tīrīšana ir jāveic katru dienu, lai nodrošinātu vienmērīgu un kvalitatīvu kafijas automātu darbību. Tad ķersimies pie lietas. Šim kafijas automātam, lai to iztīrītu, ir jāveic kopējā sistēmas skalošana, brūvera tīrīšana ar tableti un piena miksera tīrīšana. Nospiežam un paturam augšējā kreisajā stūrī logo un ievedam paroli 9527. Nospiediet OK. Un tad pārējiet uz programmu Cleaning, kas atrodas ekrāna apakšpusē. Un šeit jūs redzēsiet visas sistēmas, visus moduļus, kas ir jāiztīra. Un vispirms mums ir jāizskalo kafijas automāts, mikseris un visa kopējā sistēma, nospiežot pogu Rinse All Systems. Darbība notiks pilnīgi automātiski. Tā, kad ir veikta kopējās sistēmas skalošana, ir nepieciešams iztīrīt kafijas automātu brūveri. Tāpēc pārējam uz programmu ES Brewer, un poga, kas jums būs jāspiež, ir poga Deep Cleaning. Pirms tam savukārt ir jāpārliecinās, ka jums par rokai ir tīrīšanas ķīmija ar jau izņemtu tableti. Un atverot durvis, vienkārši pārbaudiet, vai gan gružkaste, gan noteka ir tukšas. Pēc tam pieveriet durvis, varat tās neslēgt ciet un nospiediet pogu Deep Cleaning. Nospiediet Next. Un šajā brīdī, kad ir jāievada Tablet Soaking Time, jūs ierakstiet 2. Tālāk spiediet atkal Next. Un šajā brīdī atveriet atkal durvis un brūverī ievietojiet tīrīšanas tableti. Tagad durvis var aizvērt, lai kafijas automāts tālākās darbības veiktu automātiski. Šajā brīdī, kad ir noslēdzies espresso tīrīšanas cikls, mums ir jāizmazgā mikseris. Tā kā mēs veicām kopējo sistēmas skalošanu, tad atkārtoti mikseri skalot nav nepieciešams, taču tas ir jāizņem, jāizjauc un jāizmazgā zem tekoša ūdens. Tāpēc varam vaļā durvis. Sāciet ar to, ka noņemsiet pulvera padeves. Tās visam vienkārši noslidināt nost. Un tad ir jānoņem mikseris. Atvienojiet apakšā esošo caurulīti, arī to vienkārši noraujot nost. Un paceliet sarkano slēģi uz augšu. Un arī mikseri šādā veidā noslidiniet nost no tā vietas. Un dodieties pie izlietnes, lai to izskalotu. Pirms lieciet apakaļ mikseri, aicinu ik pa laikam pievērst uzmanību arī filtram, kas atrodas šeit. Visam vienkārši izņemiet to ārā un atveriet. Un pārliecinieties, ka šis sūklis ir sauss un tīrs, nevis aizlipis ar pulveri. Ja tas ir aizlipis ar pulveri, izskalojiet un kārtīgi izžāvējiet to. Ja viss ir kārtībā, tad uzlieciet apakaļ vāciņu. Un šeit, kur ir bultiņa, šādā virzienā ielieciet to apakaļ. Pēc miksera skalošanas, protams, uzlieciet to apakaļ, ievērojot tādu secību, kā jūs to noņēmāt nost. Tātad, ja skalošanas laikā noņēmāt vāciņu, tad to jūs varat uzlikt apakaļ. Uzlieciet mikseri. Un tagad tas ir ievietots līdz galam, nospiediet sarkano slēdzīti, lai tas aizklikšķis ciet. Pēc tam pievienojiet miksera caurulīti. Stingri to uzmaucot virsū. Un tad arī pievienojiet dzērienu pulvera padeves tādā virzienā, lai tie atbilstoši birst iekšā mikserī. Tad jūs varat uzlikt šo, uzlikt otru, un tad pavērst tos uz leju, lai sausē pulveri birst iekšā mikserī. Ar to arī lieta ir darīta. Beidzot tīrīšanu, aizveriet ciet kafijas automāta durvis, aizslēdziet tās, un ar to arī kafijas automāta tīrīšanas cikls ir noslēdzies. Lai arī kafijas automāta ar sausā piena sistēmu, kā pieņemsim šis, stipri atvieglo tīrīšanas procesu, tāpat tās kafijas automāta tīrīšana ir jāveic katru dienu, darbdienas beigās.
Tādā veidā jūs nodrošināsiet vienmērīgu un kvalitatīvu kafijas automātu darbību, kā arī, protams, pats svarīgākais – izcilu kafijas garšu. Paldies jums par uzmanību!